Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija. Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija. Kaut kā baigi drūmi, Pēteri. Zini, es bišķi skumīgi skatos uz tiem visiem svētku noskaņojumiem video, kur cilvēki sveic, bet patiesībā viss bišķi tā kā aiziet greizi, un tas ir tikai reizi gadā mēs esam tik patriotiski un tik pārlēmīgi un lepni par savu valsti. Es domāju, ikdienā tam tā būtu bijis jābūt. Līdzīgi 8. marta sievietēm, jā. Nu, ļoti līdzīgi, bet nelīdzīgi. Tāpat laikā... Mums Latvija ir tik maza un tik trausla ar tik maz iedzīvotājiem un ar tik mazu ekonomiku un ar visu tik maz, jā, ka mums... jābūt lepniem, ka mums vispār ir savu valsts. Ir daudz tautu, daudz lielāku par mums, kurām savu valstu nav. Ja? Mēs esam to 200 valstu saimē, kuriem ir sava valsts, un mēs diezgan esam pret savu valsts diezgan tādi, nenievājoši, bet, kā teikt, nepareizi mēs nedaudz viņu nesam. Baigi optimistiski sākam. Redzi, mana koriša Vitalda dēls vinnēja, jāpiemina Vitalds jau pašā sākumā. Obligāti. Dēls vinnēja konkursā prezidenta runa. Tur 3 Latvijas skolēni vinnēja, tur bija konkurss uzrakstīt prezidentam runu. Un viņš tajā trīniekā tika, kas labākie runas rakstītāji prezidentam. Un vakar, 18. novembrī, viņš bija Nacionālajā teātrī, bija svinīgs pasākums. Un tur viņu sumināja mūsu Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Tu Vitolds lepnus kā pāvs. Nerunāt. Jā, pilns Facebooks ar skaistām fotogrāfijām. Mēs tevi apsveicam. Vitolds, mēs lepojamies ar tevi un tavu atvasi. Vitalds vakar naktī zvana. Vitāls naktī zvana, braucot no Rīgas, saka, baigi miegs nāk, davai pāris stundas tevi papļāpājam. Tā kā mēs ar tevi, praksē, viņš to praksi gribēja pārņemt uz sevi, papļāpās ar mani 2 stundas, lai es neaizmiegu. Saka, bet tavs dēls taču diezgan labi brauc un viņš varētu pastūrēt. Jā, un varbūt runā, kā runā, bet raksta writers, viņš labs, jā. Viņš saka, kur viņš tagad sēž aizmugurējā sēdeklī, viņam tagad durvis jātais vaļā. Kāds viņš braucējis? Deguns, gaisā. Viņš saka, salādam saskrāpēt, visi griezti. Jā. Lūk. Nē, forši jau sīkais pats tiešām to visu sarakstīju un izdomāju, tas ir ļoti kruta. Tāpēc Latvija sumināta, bet godāsim, celsim un celsim, gan būvēsim mūsu valsti un glabāsim. Latviešu valodas trūkums, es nezinu, turēsim godā, jā, bet mēs par viņu, kā teikt, rūpi nesīsim, Ikdienā, arī ikdienā, protams, kad ir šmucis no politiķu puses, nevajag uzreiz visu valsti nolikt līdz ar zemi, Tie katram politiķim un viņu nedarbam ir vārds uzvārds, vai konkrēti kaut ko risināt. Teica biedris Josifs Veserioničs, katrai kļūdai ir vārds un uzvārds. Jā, viņš pareizi teica, jā, un tā kā, teiksim, kaut kādas šmucis pēc visu valsti nolikt, tā kā apmēram Putina nāca un palīdzi mums, tādu retoriku dzen Facebookos un sociālos tīklos ļoti bieži. Tie ir stulbie cilvēki, kas neapdomā sekas, kad viņi to dara, jo tās ir saindētās sēklas, ko stulbiem baložiem met Kremļa hibrīd kara, informatīvā kara darboņi. Baloži ir stulbi. Tas izklausās, es to patriotu rokas grāmatu izlasījis. Nē, ļoti labi, ļoti visi. Ja problēma ir, tā ir jārisina, nevis jāprot. Es izlasīju, kā vienmēr, tikai virsrakstu. Kam? Būs ieviests valodas nodoklis. Protams, ka nebūs, bet, prikiņ tādu ideju pat apspriež, apdomā. Kādu nodokli? Valodas nodokli. Tu jau tagad izdomā.
Nē, nopietni kaut kāds ziņu virsraksts. Kā viņu var izskaitļot? Kā nodokli? Es nelasīju. Ja tu nerunā latviski vai? Es nelasīju, jo es zinu, ko sapratu, Pēteri. Dabā viss ir iekārtots tā kā jābūt. Daba zina vienmēr ir labāk, pareizi. Daba viss izdarījis. Tā liek mums pakārtoties. Jā. Un daba ir iekārtojusi tā, ka pēc 40 gadiem, mums ar tevi tas nedraud par cik mums līdz 40 vēl tālu, sāks diezgan spēcīgi pasliktināties redze. Un ne jau tā tālā redze, tālumā parasti tu redzi labi. Par konkrētam individam vai sabiedrības daļai? 90%. Katram cilvēkam tā notiek, tā tu gribi teikt, jā? Jā, katram cilvēkam tā notiek. Pa lielam. Ir kaut kādi tur izņēmumi vēl kaut ko. Tā notiek nosēstā tuvā redze, tas ir tas, ko tu dari, kad lasīšanai. Kā vēl smējās, ka rokas par īsu paliek, tālāk viss stiep. Un tad es sapratu, kāpēc tā. Pēc, ka no dabas pēc 40 gadiem nav paredzēts lasīt vairs. Ja tu nepaspēji līdz 40 kaut ko izlasīt, tad viss vecīt vairs tālāk nav jālasa. Es tos klikšu video es redzēju, kur cilvēkam ir garantija no dabas dota 40 gadi. Tālāk sevi uzpasēju. Jā. Tā kā mašīnām vai jebkam, jā. Jā, garantija, ka viss strādā līdz 40 gadiem labi. Pēc tam, domā pats, vajag tev tos zobus tur redzēt depo cenu zīmes, aprakstus maziem burtiņiem, līgumu ar maziem burtiņiem lasīt. Tava problēma. Tālāk pats. Garantija, tad es kaut kas tur līdz 40 kaut kas notiek, es varu iet pie dabas un teikt, man ir pa garantiju apmainīt. Vidēji, protams, ir izņēmumi, jā, kad šaizi sākas jau diezgan agri vai protams, ir ar izņēmumiem, bet vidēji cilvēkam līdz 40 gadiem jābūt ir ok. Man liekas, tā pat ilgāk, ne? Tagad ilgāk, tagad bišku tomēr, groz kā gribi pārtika arī, lai cik ķīmija, viņa ir labāka, tā ir labāka. Tomēr tā ir. Es nezinu, kā tas nav. Es vienkārši tādu apskatos 60 gadu jubilejas, kādas tagad es vādu tur spēlēju. 60 pat nesen bija viena 70. Jā, Sprigani večaki, jā. Jā, turpat, tā nepateiks. Tā kā agrāk 50 bija jau kā Sipenis smējās, jau tev plediņu, jau tevi ienesa uz krēslo, ieveda tevi divi mazbērni, apsēdinās krēslu, uzsādz uz kājām plediņu. Jā, es rociņas. Tevi visi sveica un ilgais ceļš kāpās skanēja. Tagad 70 gadu jubilē. Starp citu, pēdējā 70 gadu jubilē Lubānā. Es ceru, ka drīkst stāst ne Lubānā, bet pie Lubānas laiku jauc Meirānus. Meirāni ir, jā. Jā. Tur slavenais tas kultūras nams. Kādreiz tur baigi slaveni pasākumi notika. Tajā kultūras namā bija viena jubileja, 70 gadi dāmai. Un viņa, tā kā ies iekšā, uz to sveikšanu nāks iekšā. Es viņai saku, varbūt kaut kāda mīļākā dziesma, ko fonā uzlikt, kamēr jūs tur ienākat iekšā. Ai tā, repu uzliec, repu! Prodigy! Jā, nē, bet tas bija reāli tik krūtā. Un es tur, paslūtāt, tur sagatavojamies, tur tagad aplausiem, tam līdzīgi tur sagaidām jubilāri. Un uzlieku repčiku, reāli visi uzreiz tās grūvišās, viss tā sāk, pirmais tāds, protams, what the fuck? Un pēc tam viss tāds, tā līdzi tā. Bet tas bija tik, man tā ideja tik ļoti patika, reāli visiem pēc tam dzīvē. Tur ir jātrāpa, jā, tas ir tā kompānija, un tas tā, citreiz var netrāpīt, ja tu uz savu galvu kaut ko tādu izdomās. Jā, tas gan, bet pa lielam veiksmes stāsts ir pasākumiem. Tagad ceru, ka ne visi, ko pagaidām mēs varam atļauties, mums tā auditorija nav tik liela. Veiksmes stāsts, manuprāt, ir draugi. Tad, kad vislabāk izdodas pasākumi ir tie, kur ir maksimāli daudz draugu un maksimāli minimāli radinieku. Jā, bet agrāk, teiksim, paudžu konflikti, kad bija mūsu vecāki, kad mēs jaunībā, mūsu vecāki, vecāku vecums, viņi bija ļoti kategoriski pret jaunatnes kaut kādu jauniešu mūziku. Viņi vienkārši uzreiz bija automātiski aizslēdzies, aizvarās ciet šīberis, šito mēs nē. Bet tagad mūsdienu večukiem, nav problēmu, tur kaut kāds
Eminems, kuram starp citu 53 gadi ir, ja, norepos kādā jubilejā. Man meita prasa, kāds tavs mīļākais reperis, ja? Man principā vienalga, man nav mīļāko reperu, bet, es tā randomā uz dulo Eminems. Jā, man arī, viņam arī pāri 50. Ok. Viņam arī. Tu arī man paspruka, jā. Jā. Par večakiem runājot, banketos, man arī pirms cik tur laiciņa bija, kad kafejnīca Zanzibārs, mums rīkojām, klājām galdus banketus, jā. Mums arī večuki, tādi 70 plus laikam, tādi, pēc kara veterāniem izskatījās, Krievu tautības, ar akordionu, ar tām kara dziesmām, jā, tur, Kaķilša, tur višķidēs te, jā. Domājām, bija kaut kāds pēdējā reize, laikam, kad tāds bija. Bet, reāli padomi tādā stilistikā, jā. Lūk, mēs domājam, viņi drīz gan jau ilgi nesēdēs, viņi drīz beigs. Aha! Viņi bija vieni no tādiem, kas visaktīvāk un ilgāk tur mums darbiniekiem, kā saka, neļāviet mājās. Tas ir loģiski, bet paskaties, kā jaunie atnāk, viņam ir, mēs esam visi norūpējuši, visiem kaut kur jāskiem darbi. Arī, jā. Viņš nekur nesteidzās. To pasākumu svin kā pēdējo. Viņš jau nezina, Arī, jā, ko viņam mājās teikties. Tāpēc viņi arī bērēs viņiem jumtu nost, tāpēc, ka viņš jau nezina. Kopā sanāk patlasēt, varbūt katrs pasākums kā pēdējais. Aizmirsti par visiem hemoroīdiem, jā. Jā, valks sulu no dzīves ārā, visu, kā saka. Bet patiesībā šāda attieksme vajadzīga būtu jau, es nezinu, no 20 gadiem patiesībā. No 30. Negluži. Tomēr jārūpējas par kaut kādu savām vecumdienām arī 20 gados. Ja tu sāksi būt bezrūpīgs, tas nav līdz, tā kā neprātīgam, bet, no dzīves jāvalk tā ārā tā esence, reiz neiemācīs. Veču padomus neviens neklausās, tikai pats paliekot par veci, tu saproti, cik viņiem bija taisnība pirms cik tur gadiem. Tā ir. Ir tādi, man liekas, cilvēki, kas prot tiešām jau no agras jaunības, viņi tur tiešām visu valk, pa maksimumu. Bet tādu cilvēku ļoti maz. Tas arī nav normāli, tas ir baigi piesardzīgie. Tas kaut bišķi ir bezatbildība, ne? Esi nereāls, ja tu visu laiku priecājies. Tas ir tāds all-in. Tad novirzīta ir bišķiņa, ja, kad tu... Tu vari, teiksim, vari tieši pēc garantijas laika pabeigt dzīvi, kas saka, uzreizes, ja. Bet tikpat labi tu vari kaut kādā veidā šitā darot, dzīvojot, tu vari kaut kādu lielo bonusu izvilkt kaut kādu. Mums taču dzīvē ir koriši, kurus mēs pazīstam ar tevi, ja, ka viņi laimīgi naudu neskaitīt, īpaši tikko aizņēmuši no tevis to naudu ir, pilsu tādu viendienīšu, kas ienāzīts ar violi visu laiku. Tralalā. Pēc tam pats saproti, uz lava centru naudas nepietiek. Jā, bet Viņam viola arī viņš aizņēmās. Kā aizņēmās? Nē, tur bija vēl trakāk. Aizņēmās naudu priekš violas un viola aizņēmās. Tur kaut kā divi vienā abas divas. Tā kā šis ienāca. Tur līdzīgs manam korišam, kurš man žogu palienēja. Aizlienēja. Tas ir kaut kas līdzīgs. Pilnīgi bezatbildība. Ir kaut kāda kustība? Nē, es papildināju iesniegumu policijai, jo tur korekti kaut ko juridiski vajadzēja papildināt, aizvedu pirms svētkiem, iemetu paskastītē un tagad gaidu. Es īpaši neko neceru. Papildināt, nē, ar mums pēc pirmā iesnieguma sazinājās sievietes policistas. Kustība ir. Safotografēja policija mūs te arī viss kārtībā. Nē, es īpaši uz rezultātu neceru. Cilvēkiem interesē, Pēteri, šis taču ir dzīves stāsts, visi sako online līdzi tavam stāstam. Nē, tik daudz kā policija ir informēta un pie tā viņi to personāžu pazīst. Policija viņi tā, mēs zinām. Jā. Lūk, pagaidām tāds kā klusums, bet policija ir iesaistīta, jā. Es gaidīšu to personāžu, kā saka, reakcijas, lai viņi man, saka, uzmeklē mani un kaut ko, kā gudri būtu kaut ko darīt, jā, lietas labā viņiem. Jā. Jo tā, par kaut ko ir jāatbild šeit dzīvē. Ja nav jāatbild, tad piespiedīsim atbildēt. Likums ir likums. Jā.
Nu, tā ir doma tāda, ka atnācies sarunās, mēs paņemam iesniegumu, jā, tāds, kas ir. Jā. Ja tu spļauj sabiedrībai, tad viņi to nesajūta. Ja sabiedrība tev spļauj virsū, tad tevi noslīcinās. Tas ir par atbildību runājot. Jā. Par Repčiku runājot. Jā, par Repčiku runājot, kāda tev ir, teiksim, ar dikciju, uz jūsu, kā tev ir? Es te sev Repčiku uztaisīju gabaliņu vienu, jā, kompozīciju muzikālo, un es man baigi viss perfekti, es esmu baigais zelta, golden voice un tā tālāk, bet klausos, burta nav. Skatot, vai tārpiņus kāpurus dzenājot tulkoju, jā. Burts man neskan galīgi tur. Es domāju, es jau uztaisu gabalu, viss tur skan, un nav. Un es to pa virsmu tā ierakstīju, jau iemiksēju iekšā, bet, baigi garām izklausās tā. Skatos naktī uz sauli, tepat jūras krastā, bradājot tārpiņas kāpurus dzenājot, un šai saulē es gribētu zināt, vai aizsaulē ir tāpat kā te. Bet... Nē, man sapcīt ir tā, ka es ievēros, ka dažās dziesmās viņš pazūd kaut kā, jo, nezinu, jā, viņš nav... Kontekstā viņš pazūd, teiksim, pasaki ir. Ir. No viņš slāpē tur. Jā, tiešām, jā. Ir. Uztaisim sacensību. Uztaisim sacensību, kurš garāk izvilks. Varam? Jā, cik interesanti. Labi, taisim. Negaidīt, jā. Mēs pat nevaram saplaušanāt vienlaicīgi, kā mēs zināsim, ko vienlaicīgi iesākt. Kurš pateiks, viņš sāks? Kamēr elpa pietiks, jā, tas ir viens. Otrs, kamēr nebeigsies. Es bērnībā ar māsām šo vingrinājumu spēlējām. Nav viegli. Pamēģinām. Tā, uz 3-4. Man elpa beidzās. Bet tev tas bija vai? Tu ar lūpām to taisi vai ar? Es domāju, ar lūpām zīdot. Gaisa patēriņš līdzīgs, man liekas, būtu bijis. Bet man patiesībā elpa ļoti īsa, man nepietiek elpa. Es daudzās kompozīcijās, kuras mēģinu tur kaut ko iedziedāt, pat ierepot, ierunāt tekstu, jā. Elpas pietrūkst. Kaut kas tur ir bišķi. Manuprāt, repam tieši piestāv, ka tu esi slēgt tādā kā pusi, tā kā aizalsies. Jo tad parādās tādā kā... Jā, to dramatismu pasvītro. Ir tā, jā. Tas ir tā kā aktieriem, kad siekali izspļauj ārā kaut kādu tekstu runājot, tad tas arī pastiprina to realitātes, to klātesības. Jā, bet skaties, piemēram, paga, tulīt... Pagaidzi tekstu var vaļā, jā. Tā. Dziesmā kaut kādā? Repčikam, jā. Manējam saule aust un saule ried, bet laiku uz zemes neatgriezt. Uz ledus blāķa, ko sauc par dzīvi, mēs peldam pa laika upi uz vienu pusi, bet ledus kūst, bet upe tikai plūst un plūst. Saproti, tagad es ātrie runāju, tad pietiek elpa, bet ja tā pareizi runāt, jā, tad viņa nepietiek. Arī skatos naktī uz sauli, tepat jūras krastā, bradājot tārpiņus kāpurus dzenājot, un šai saulē es gribētu zināt, vai aizsaulē ir tāpat kā te? Tagad sanāk, ja, bet man, kad vajag ar izteiksmi un pareizi, ja, man vienkārši reāli pietrūkst telpas. Cik saprotu, tu mums noreklamē relīzi, ja? Cik mēs sagaidīsim... Tu pamanīji, ja? Šonedēļ iznāk jaunais singlis. Nopietni, ja? Jau šonedēļ, ja? Jā, bet tu saproti ironiju, ja? Tu pirmais un vienīgais jaunais. Tā patmīlības demonstrācija. Ja tu kļūsti par šo One Hit Wonder, tas nav slikti. Jā, tas tā kā labāk ir uzrakstīt vienu hītu nekā nevienu hītu neuzrakstīt. Pagaid. Kāpēc man trūka elpa, tagad netrūkst? Tev varbūt no uztraukumā, no stresa tagad tev ir sākās panika. Panikas laikmē. Viss apgriezies otrādi, mums bombardē nēnots, mēs jūkam prātā, mums galvā ir vētra, kas izmainīs mūs, un savādāk ritēs laiks un atbildes neapmierinās mūs vairs. Prātā mums galvā ir vētra, kas izmainīs mūs, un savādāk ritēs laiks un atbildes neapmierinās mūs vairs. Kaut kā tā.
burgers. Tur būs tāds welcome to Zanzibar bar. Welcome. Jā, visi zin, ka es esmu Zelta balss, reklāmas Zelta balss Latvijā, un neviens nav dzirdējis, bet viņa ir. Neviens nezinu, starp citu, jā, var palieloties, Peķa ir. Pēc ir ļoti daudz reklāmas ierunājis, ļoti daudz. Parādīja, ka tos var dzirdēt viņa balsi, un es nezinu, cik tas sen atpakaļ vai ko, bet es esmu taču biju vienreiz uz vienu filmu, un es gan senās biju kinoteātrī, un Pēc ir ierunājis vismaz tur pāris tās filmām tos, kas iet sākumā, kur mēs gaidām pirms filmas, reklamē nākošās filmas. Un Pēc ir kaut kādām pāris filmām ir ierunājis arī tos, cik pat tur 20. jūnijā. Viņi domāja, ka viņi varēs, jā, bet viņiem nesanāk. Es parodēju to LNT, kādreiz tā balss bija. Šovakar tur tas un tas, jā. Romeo satika Džulietu, un viņiem tur mīlestība raisījās. Jā. Viņiem tur mīlestība. Vai cik filmas tur tā, tos relīzes cik ierakstīja? Nē, savu laiku, es pat nezinu, kur tas gāja viss, bet vietējai televīzijai to ļoti daudz tur bija. Tur bija, nezinu, 100 pāri, katru nedēļu. Es vismaz vienu noteikti dzirdēju. Vismaz vienu noteikti. Tās vēl citas no Rīgas bija pasūtījums arī. Jā. Bija. Es pat neatceros, kur viņas palika un par ko tur bija. Bija. Tev joprojām nāk piedāvājumi? Nē, mazāk. Tagad mazāk. Man tagad viens Rīgas šepters atsūta. Kas tā ir? Eiro veikali, ne, lētie veikali. Kas tie bija pa veikaliem? Eiro laiks, jā. Ledakcijas. Lētās ledakcijas. Lētās ledakcijas, jā. Pēterim zops uz ledakcijām, ne? Nav. Ne uz pašām ledakcijām, uz tā reklāmas seju meiteni tev atteica autogrāfu, vai kas tur bija, vai bildi. Nebija tev kaut kas tāds stāsts atkal? Atkal. Par ko pasūdzēties, jā? Viss, ko es sūdzos, pārvēršās stāstā. Tā arī ir, tā arī ir. Es mirstu šodien, ka mums ir vēl pedofīlijas stāsts obligāti. Pavilcināsim laiku. Viens no 4, starp citu. Tā aicinām jūs burvīgajā 18. starptautiskā baleta izrāžu festivāla Ziemas pasaka pasaulē. Šogad pie mums viesosies labākās baleta skolas no Gruzijas, Nīderlandes, Japānas un citām valstīm. Reklāma bija. Pēc mums ir šās jau pārvēršas par tevis reklāmas podcastu. Reklamēt reklāmu? Labi, ja tev tagad sāks birkt piedāvājumi, tas ir ļoti labi. Jā, bet zinu, ko es gribēju piebilst par reklāmām. Man šausmīgi besīja reklāmas, kad es dzirdu viņas, jā. Tās kaut kur veikalos, kad Lidlā skan reklāmas, Ksenukajā skan reklāmas, šausmīgi besjārā. Viņas tik samākslot, tās visas tās intonācijas, viņas ir neīstas, jā, un nāc uz Ksenukāju, un tā mēdīšanās, ākstīšanās. Kad man kad pasūtījumi jāizpilda, reklāma jāierunā, jā, man arī briesmīgi sāk apnikt jau tas, ka tev visu laiku vajag būt neīstam, jā. Tā kā, tēlot. Baigi sāk apnikt. Šovakar, šitais tevot, nāc, Klondaika, mēs tevi gaidām. Ja, mēs tevi gaidām, ja tu neesi malnajā sarakstā. Jā, bet tā samākslotājs pozitīvisms, jā, bļāvies, pirmkārt tu jau tur sātanismu reklamē, jā, otrs, ka, tu esi sātans, jā, tu mani mēģini ievilināt, tu man kaut ko mēģini iestāstīt, man tas nepatīk. Un man brīžam arī nākas. Sākotnēji reklāma bija domāta, iepazīstināt, ka vispār produktu pieejamība. Informācijā, rekomendācija. Jā, tagad tas ir pārvērties tādā, cīņā un Pēc tam diezgan lētā manipulācija, ļoti lētā, jau tādā izdrāstām, nodrāstā, jau izdeldētā, jau neinteresanti. Jau, teiksim, YouTube es bieži audio formātu patērēju, ja es video neskatos. Un es redzu, dzirdu, ka hop pauze kaut kāda, ja. Un reklāma ļoti kreatīva, pēkšņi pazūd skaņa, un tur laikam bilde kaut kāda mainās, ja. Un tā ir reklāma, ja. Uzmanību pievērš. Es tā, wow, šito galdu es gribu, ja. Jo tajā brīdī reklāmai klusums, un tur galdu iespējams rāda. Es, piemēram, ja.
Vai arī čukstus sāk kaut ko. Tikai nesaki nevienam, jā, es to pateikšu noslēpumu tur. Jēziņ, cik kreatīvi, cik besījoši, un ja vēl tas atkārtojas regulāri un bieži, jā, nu kā es YouTube patērētājs, es apmēram pārzinu to kontentu reklāmas. Kā depo šeit to ko? Laika apstākļos, ja esi iemācījies kontroļēt. Jā, un tā idiotu mētāšana, tēlošana, bļāviens, nu nav grūti tēlot idiotu, ja tu tāds arī esi, jā. Nē, nu labi. Aptuveni. Nē, nu cilvēks, kas te ierunā, viņš jau pilda savu darbu, viņam pasaka runāt, kā viņam, kādu to jānodod, viņš to izdara, ne jau viņš to pats izlēma. Bet kaut kāds reiz 90. gadu reklāmas televīzijā, viņas bija kreatīvas, tur bija kastings, tur bija aktieri, tur bija teksti, tur bija veseli sižeti, scenāriji, jā. Nu, atceriet, Dirol, visi tie Mentos un kas tur vēl. Coca-Cola bija kreatīva, Alderis bija kreatīvs. Nu, tur reāli bija veseli stāsti iekšā. Arī viņas atkārtojas, arī tracināja, arī ļoti garas tās reklāmas pauzes bija filmām. Atcerieties, pa 10-15 minūtēm apmēram. Tur reāli varēja uzvārīt tēju un kafiju padzert. Jā, un atceries, ka kanāli bija savā starpā sarunājuši, ka vienlaicīgi lai reklāmas. Jā, nu par to ir kā baumas gāja, bet teica, ka tā ir sagadīšanās, gan jau, ka bija sarunāts, jā. Nu, bija tāpēc, ka, tieši tad, kad gāja reklāma, slēdz, kuru kanāli gribi, pa visiem kanāliem gāja reklāma. Jā. Tā kā, tā arī bija tracinošs, bet bija kaut kā labāka kvalitāte. Tagad jebkurš pēc ierunā reklāmu un cilvēki uzmācas ar to. Es jau godīgi, paldies Dievam, pēdējā laikā ar to neskaros, jo man ir YouTube, man ir prēmijums, Spotify, man ir prēmijums un televizora man nav. Tā kā principā es reklāmu baigi nē, bet tas ir garām, jā. Ko tu nevari, laikam, pārtīt var, ja tev iespēja sākt, piemēram, tie blogeri vai kas viņi stāsta, kaut ko, piemēram, tur. Integrētās reklāmas, jā. Viņi integrē, jā, viņi paši tur sāk stāstīt to reklāmu iekšā. Tad ar mēru tas jādara, jā. Jā, bet no otras puses, tā ir viņa maize. Tas jau nav tā, kā mums tas brīvu iniciatīvu mēs tā... Es maksātu ar savu uzmanību par reklāmām, bet saprotu, tas tirgus ir tik nesakārtos, viņš ir tik haotisks. Tagad uz Ziemassvētkiem nenormāli daudz reklāmu, bieži pēc 2 minūtēm. Tikko es iedziļinos tajā informācijā, ko es sūtu ārā no YouTube, jā, un atkal reklāma. Un pārsvarā kaut kādi coacheri, es tev iemācīšu, kā pelnīt naudu, ko tu tur strādā smagā darbā, 1000 dienā vai nedēļā tur nodrošinās, tu tikai savus datus iedot, jā, Skype nokačā, un mēs tev izstāstīsim, jā, kamēr stāstam pazūd tava nauda. Fuj. Jā, bet tā... Pie tām plus, tur uz likuma robežas arī tur kaut kāda reāli, jūtams, ka tur ir krāpnieki, jā, līdzīgi tiem, kas zvana, kas tev prasa sazināties. Bet, bet tas ir pieprasīts produkts, atcīm, to netaisīt šo kontekstu. Nē. Ja nebūtu, kas pēr to visu. Nē, MMM atceries tādu, jā, Mavrodzi bija tāds. Jā. Un viņš arī pēc tam jau pēc cietuma un pēc visām, kad jau viss bija beidzies, viņš stāstīja intervijās, jā, ka nenormāli lielu naudu ir jāveltī tieši reklāmai. Tā kā zombēšana, jā. Paņem savu naudu, atnes man savu naudu, es gaidu tavu naudu. Un tas nav pieprasītais produkts, tā ir zombēšana. Cilvēki... Nē, es saprotu, ka ar mani tādas lietas neiet cauri. Mani neapkāsīs. Nē, piemēram, atdod man savu žogu, mēs pieslēgsim tevi pie depo teritorijas. Tad tu būsi depo akcionārs. Atsūti man savas biksītes. Pēc šitā reklāma uz mani neiedarbosies. Žogu arī paņemt un pušķūdi. Bet tālāk. Jā, bet es runāju par tām reklāmām, kuras reāli cilvēks maksā, jā, un jūtams, ka tur kaut kāda krāpniecība ir apakšā. Un tagad jaunā sērija parādījās reklāmu, kad sniedz juridiskos pakalpojumus apkrāptajiem. Jā. Ja tu esi krāpniecības upuris, ja tu tur esi... Un es saprotu, ka tas ir... Un es saprotu, ka tas ir tas pats kantoris, es pilnīgi to saprotu. Viņi paši apkrāpa un tagad palīdzēs atgūt to naudu. Reāli, un tas viss iet... Ieguldot vēl mazliet. Man liekas, policija tur pat vienkārši uzeci neceļ.
Jā. Bet no otras puses, klausies, piemēram, apkārt, valstī būtu jāaizsargā tādi cilvēki. Būtu. Cilvēka paša atbildība. Cilvēks ir ļoti kā mazs bērns, viņš ir diezgan bezatbildīgs un nevarīgs patiesībā. Lai cik tūkstošiem gadu pieredze iet cilvēku izaugsmē, cilvēks ir bezpalīdzīgs. Valstī ir jāiejaucās. Bet, manuprāt, tur vajadzētu skaidrs to krāpniecības līmeni. Piemēram, ja viņš ir izcils, izcili, ir taču tie gadījumi, kad tevi tad jāaplaudē, pilnīgi aplausi. Te apčakarē, bet malacis, skaisti, cilvēks ir piedomājis, cilvēks ir piestrādājis, vai cilvēku grupa, tur ir tiešām ieguldījušies, viņi bez mazā ir pelnījuši to, ko viņi izčīst. Tas ir kinofilmās pelnījuši. Nē, arī dzīvē cerēs kaut ko vismaz izdomā. Par tādiem bet tur, kur, piemēram, kur ir zema līmeņa, piemēram, pazana un tie vieni un tie paši teksti nāk vai sūta tos spamus vai skamus, kas Nē. Tur liekas, gribas pat uzrakstīt. Es pat esmu pāris rakstījis kaut kādā Facebookā, kur atraksta kaut ko tur. Jā, nomira 200 miljoni. To pašu tekstu es uzrakstu atpakaļ, davai vismaz pacenties, lai vismaz ir interesanti. Tur arī roboti iespējams. Un tu tā ir, ka tur, un viņš atraksta kaut kādu nākšu atbildi, kas ir nesaistīta ar to. Skaidrs, ka tas ir robots, bet tu tur pat necenties. Tu pat necenties, reāli. Teiksim, nav. Tā nav. Atceries skolā, skolotāji, kad noķer tevi ar špikeri, kaut kādu kreatīvu špikeri piemēram, tur pulksteni iestrādāja iekšā vai kaut kā. Tīpaši padomu laikā, kad nebija to tehnoloģiju, austiņu ielikt kaut kādu zem matiem un tā. Un skolotājs saka, par špikeri es tev... ļoti sarežģīts priekšmets, var arī pusgadu pie tā piestrādāt. Tu gatavojies eksāmenam, audzē matus. Nevis mācīs, bet audzē matus. Lūk, un ko skolotājs saka? Ko skolotājs saka, kad viņi noķer pie kreatīva špikera? Par špikošanu 5, matemātikā 2. Jā. Un tas ir tas gadījums, ko tu man tagad tikko aprakstīji augstāk. Tas ir pilnīgi tas pats. Kur neieliek. Nē, visur ieliek. Viss ir pieciniekos. Ir ļoti vienkārši. Ir likums, kurš ir jāievēro. Un, ja tu viņu rupi pārkāp, lai cik tu kreatīvs būtu, tev neattaisno likuma pārkāpumu. Neattaisno. Par špikošanu 5. Par to tev 10 gadi cietums. Tur atkarībā apjomi un tā tālāk. Un tu varēsi būt kā foršs, redz grāmatas rakstīt tur cietumā, tev laika būs diezgan kāds tu esi foršs, kreatīvs afērists. Nedrīkst, to nedrīkst pašširēts, kā ir latviski pašširēts. Jēziņ, cik man trūcīga valodiņa. Veicināt. Jā, nav ko veicināt ar šitādām lietām. Saprotu, ka tu tādā ziņā es piekrītu, ja tas ir klaišs likuma pārkāpums, bet tagad jau, piemēram, viņam iet jau tik smalki, ka tu tur īsti, kā tu pats saki, viņš ir uz likuma robežas, tu pat nevar īsti pateikt. Mēs ievēlām deputātus, kas seko līdzi. Sabiedrībā ir izmaiņas, protams, attiecīgi likumdošanā arī veids izmaiņas. Ja parādās tādi veidi, kaut kādi jauni cilvēku sabiedrības čakarēšanas, tam piemēro likumu, izmaiņas un tā tālāk. Bet viņi visu laiku parādās, tāda cilvēka, tādas tās krāpnieku grupas, viņas vienmēr bijušas. Par to neiet runa. Ir cilvēki, kas ir mēģinājuši apkrāpt. Ir sabiedrības attieksme un valsts atbildība pret to. Nav tā, ka cilvēki ir auni, tāpēc viņi arī paši vainīgi, tāpēc arī viņus var čakarēt. Es par to arī runāju, cilvēki ir auni. Ja cilvēks tev nevis naivi uzticas, bet uzticas tāpēc, ka viņš ir pieredzis uzticēties. Tas tā kā kādreiz mūsējie gastarbeiteri, kur brauca, pirmie, kur brauca uz ārzemēm, kā atvēra ārzemes, ka viņi bija šokā to, ka ārzemnieki tur neslēdz durvis ciet, vēl kaut ko, tāpēc, ka līdz tam laikam viņi tur vispār to neuzticējās, bet, tad, kad pāris reizes mūsēji, es nesaku, kaut kādi lietuvieši, ielīda kaut ko, tad arī viņi sāka mācīties, ne jau tāpēc cilvēks jāapčakarē, tāpēc, ka viņš ir, dzīvo drošā vidē. Bija daudz uzticības pārkāpumu. Meitenes jaunas arī brauca, izrādās viņiem pasi atņem un seksa verdzībā 90. arī bija ļoti aktuāli. Arī kaut kādas fiktīvās laulības, tev apsolta 4000 to kaut ko, eiro vai markas apsola un beigās nesamaksā un tevi tur verdzībā paņem.
bija 90. gados ļoti aktuāli, bija daudz publikāciju un rakstu par to. Ja? Tas cilvēkus var apjāt, tāpēc ir likums, lai to nedarītu. Es klausījos interviju ar Pēteri Šmidri, ja? Zini, bijušais Tele2 īpašnieks. Viņš var sagot ļoti daudz akciju pārdeva, kaut kādi 100 miljoni viņš tur ieguva no tā. Nu, viņš ir miljonārs. Un Spānijā iegāja ar ātro kredītu biznesu. Un tad viņš intervija bija pie Džilingera. Un tad viņš baigi par Latvijas likumdošanu sūdzās, ka te baigi kā latviski pricisņājot, ierobežo īso ātro kredītu, vieglo kredītu biznesu. Ja? Nu, kad tu uzraksti SMS apmēram, tev atbild un uzreiz tev atnāk tas kredīts kaut kādi 300 eiro. Viņš saka, tas ir biznes, cilvēkam pašam jāizvērtē savā atbildība, jāizvērtē savas iespējas, un jāatbild pašam par savu rīcību. Bet tā nav, tas nestrādā. Tie paši Fēniks, mēs redzam, tagad Fēniks aizgājuši ir tajā virtuālajā vidē, ja? Zāles netika apmeklēt, cik vienkārši telefonā noklišķina, man 18 un sāc savu pēdējo naudu tur triekt nost, ja? Tā ir sērga, cilvēks ir vājš, cilvēku viegli pavedināt un piemuļķot. Lūk, un kad Šmidre saka, ka tas ir tikai biznes, ja? Bļāviens, senā Romā kaut kam biznes bija gladiatoru cīņas, ja, cirst galvas, acu pūļi, acu priekšā un asinis tecināt, un ko tik vēl nedarīt. Tas ir arhaika. Nedrīkst pieļaut cilvēkam būt vājam, vai arī vāju cilvēku pakļaut, apčakarēt un tā tālāk. Tāpēc mēs veidojam valstis, veidojam likumdošanu, ja, kur mēs dzīvojam daudz maz saskaņā, godīgi, pieklājīgi cienot viens otru. Nē, tūlīt viens gudrais Šmidre ar saviem 100 miljonu investīcijām, ar nenormāli spēcīgu, jaudīgu reklāmu, ja, pavedinās nabagus, viegla prātiņa cilvēkus, paņem 200 eiro easy uz nenormāliem procentiem. Viņam šovakar vajag 200 eiro, jo viņš tagad ies uz Essential, ja kāds zina, kas tas ir. Tur narkotikas un alkohols un meitenes, ja. Pēc tam viņš to nevar atdot, un tā summa beigās izaug līdz pāri 1000. Apmēram, es tā ļoti aptuveni, ja. Cilvēks ir vājš. Valstī tas ir jāregulē. Valstī ir jāregulē, lai starp cilvēkiem ir saskaņa. Lai mūsu kopmītne ir saskaņota, harmonijā. Lūk. Cilvēks ir bezatbildīgs. Jā, dāmas kungi, šis bija nekā personīga raidījums. Jā? Nākošajā epizodē. Nē, piekrītu. Šoreiz piekrītu, jā. Nē, man jāpiekrīt vienmēr. Vai otrs variants ir tā kā vecajos labajos laikos, kā mūsu bērnības laikos, ka visiem ir tik, cik vienādi ir. Ka visiem bija atslēgas zem paklājiņa, visiem bija, arī ne tās, saprot, nevienādums ir labs tad, ja viens ir čaklas gudrs, otrs ir slinks un negudrs, ja? Tad nevienādībai tad ir attaisnojums, ja? Bet ja viens ir ļauns, viltīgs, cinisks, ja? Un, teiksim, slinks, bet, gudrs nav, viltīgs nav vienādības zīme gudrs, ja? Bet viņš ir viltīgs. Ja, un viņš tevi apkrāp, viņš tev žogu aiznes, vēl kaut ko izdara. Ja? Viņš kaut kā aizņemās naudu un neatdod. Viņš izmanto it kā draudzību savā starpā, ja? Un viņš tev paņem kaut kādu naudiņu. Un vienkārši pēc tam neliekas nezinis. Tā ir nevienlīdzība un netaisnība. Bet, kad ir strādīgi un nestrādīgi, ja, tad tas ir attaisnots. Sociālisms vienmēr ir slikti, jo degradē strādīgos un vēl paslincina vairāk. Demotivē, jā. Jo, principā, ja tu raujies un redzi, ka tev ir tikpat, cik Pēterim, kurš neko nedara, es nepateju, Pēteri tikai... Tādu daudz ir, jā. Varēja Vitoldu pieminēt. Mums priekš tam ir Vitolds. Jā. Nē, patiesībā tur es tev piekrītu tādā ziņā. Jo tu ievēroji sociālismi par...
Jā, ašākie kaut kādas puķes audzē, jā, kaut kādas tulpes tirgo. Jā, kaut kādas ķēļas dabūla mājus. Tā ir vienalga neattīstoša sabiedrība, neperspektīva, neprogresīva. Jebkurā gadījumā, jā, tie veiklākie kaut kāds žiguli nopērk, tur padomu laikā kaut kādu māju uzbūvē no zaktiem ķieģeļiem. Ir tāda lieta, bet tas ir ļoti neprogresīvi. Mēs degradējam attiecīgi, jā. Paskaties sociālas valstis, kuras ir pārņēmuši kaut kādi nosacītie diktatori, Venezuēlas, tur, labi, Ziemeļkoreju pat nepieminēsim. Ja? Viņi spēj to vilkt, kamēr ir nauda. Kamēr viņi vēl pārdala to iepriekš kapitālismā saveidoto naudu. Ja? Saraust to gluži nē. Nauda ir nauda, ja? Tālāk jau cilvēku darbības. Lūk, kam ir resursi, ir sociālisms. Ja? Vai arī kāds viņu piebaro. Ziemeļkoreju piebaro Ķīna, piemēram, ja? vai visa pasaule, kad viņi sāk draudēt ar atomieročiem. Vismaz agrāk tā bija gadi 15 atpakaļ. Lūk, sociālismā ir vajadzīga nauda, kuras principā nav. Viņa beidzas. Lūk. Viņai nav no kurienes ņemties. Jā, viņi pārdala iepriekš saražoto produktu. Tieši tā. Sākas degradācija, un sociālās valstīs nekad nav attīstības. Ja viņiem kaut kas ir, tas ir tikai no kapvalstīm paņemts, nopirkts vai nozagts un tā tālāk. Tāds mans viedoklis. Viņi visi vienmēr ir atraduši kaut kādus sabiedrotos ieinteresējuši, un tā kaut kāda naudas plūsmiņa no ārpuses jau vienmēr ir bijusi. Arī kaut kas jau tur notiek, bet tas nav progresīvi. Neviena sociālās valsts nav iPhone izgudrojis. Ne cilvēka dzīvē, tajā kopumā tās valsts dzīvē. Ne valsts vai iekārtas, pat nebija valsts, kas tas bija, tāpat nebija valsts, kas tas bija. Kura? Valstu kopums, nezinu. SSSR, kas tas vispār proveidoja? Tā bija valsts. It kā federācija, ja? Vairāku valstu kopums, kas veido kopēju. Tā kā Amerikas Savienotās valsts. Viņi var no štatiem sastāv, steitiem. Lūk, tas bija tā kā parodija. Vienalga viņa bija centralizētā ekonomika, bija plānveida un tā tālāk. Vienalga Maskava diktēja savus noteikumus. Tas bija ļoti formāli, ka tās bija neatkarīgas republikas, kuras jebkurā brīdī var izstāties no šīs savienības. Tās bija muļķības. Tā bija demagoģija, meli. Kā jau tajā galā māk melot, tā apmēram. Toreiz meloja un tagad melo. Galvenais priekš kam? Saprotu, lai es izskatītos foršāks, krutāks. Kur tas ir? Vara, kaut kāda kompleksa mazvērtības. Bet ja tā padomā, šajā tehnoloģija laikmetā, mēs dzīvojam tehnoloģiskā laikmetā. Salīdzinoši, ar iepriekšējiem gadiem. Jā, gan jau pēc 30 gadiem mums liksies, ka mēs bijām atpalikuši joprojām. Bet pat tagad paskaties, visas tehnoloģijas kā attīstīs, visi visus tā kā var sasniegt, visu izdarīt. Un, šitā figņa visai iet cauri. Kad es runāju par propagandu Krievijā. Par to esmu pilnīgā pārsteigumā, jā. Es arī nesaprotu, jo vieglāk informācija. Mūsu bērnībā, kur, šāda tehnoloģija vispār nebija, jā. Kā gāja cauri tas, ka pa visām, 50 cik Latvijas pilsētās, ja parunā ar vienas paudzes, cilvēkiem, ir bijušas, pagalmos bijušas vienādas rotaļas, kaut kādas bijušas tur tās, kaut kādi ar vienādiem noteikumiem spēles, kaut kādi tur tie nezinu, bombočkas. Kalimbamba, la. Un visādas tādas kaut kādas, tie, saucamie, nezinu, sūdi saucamie, kur nezinu, nedrīkst taisīt no sēra bombačkas vai no brīnums sacītēm. Visur viņi visur taisījuši vienādus sūdus. Tehnoloģija gāja riņķī, no rokas vai no mutes mutē, jā, bet kādā veidā? Jo reāli, pat, tu nevarēji paziņot pa parasto telefonu draugam, varēja, bet, diez vai kāds tā darīja, ka zvanīja pa tā bija tālsaruna, jā, paņem tagad trubiņu, paņem sēru kuciņu kastīti, naglu saliec, un instruktīvi izstāstīt, kā. Bet, tas vienlaicīgi notiek Reizeknē un Jelgavā, piemēram, jā. Bet nezinu, vai kāds no Reizeknes zvanīja uz Jelgavu, tur kods bija jāzina pilsētas, tur kaut kā, tā bija tālsaruna, lai uz Jelgavu piezvanītu no Reizeknes, piemēram, vai no Rīgas. Jā, bet tas,
Es nezinu, tas visur, cipot jūs bērnībā tur spēlē to, jā, mēs tur Maskovskās džogas vai kaut kur. Visi viņas zināja, jebkurā pilsētā viņas zināja. Tur vēl kaut kādas tur spēles, buņģas vēl kaut kur. Labi, varbūt citur nosaukumi atšķīrās, jā, bet pa lielam tās spēles, visur bija. Jā, tās gumijas, kur lēkāja meitenes arī tie klasiķi ar krītu uzzīmē. Tās gumijas laikam, ja nemaldos, bija kaut kādās tajās, ne zīlītēs vai tādas vai tāda veida žurnāliņās kaut kādos. Nezinu, visi zināja vienmēr. Bombači, kas taisīja vienādas. Kur pret sienu atsit bumbu, tev bija jāizles ar paplestām kājām zem virs tās bumbas, lai viņi tev aizķert, tad tu kaut ko tur neatceros, zaudē kaut kā izstājies. Jā, stāvi ar muguru un tev ar bumbu no visas sirds ieplēš pa muguru vai pa pakaļu. Kaut kādi bija tie mīnusi vai kaut kas tam līdzīgs. Nazīši bija, ka met. Nazīšu spēlējāt, aplī met nazi. Lai iedurās. Tad tās zonas mazinās. Spļaudīties ar trubiņām. Diez vai tas bija kaut kādā žurnālā. Bet tas izplatījās. Nebija filmās. Tas izplatījās bez interneta, bez visa. Tādas lietas, acīm redzot, figņā ir lemts izplatīties. Bet tā ir pagaidām apstiprinās versija, ka mēs dzīvojam matricā. Ka tas viss ir saprogrammēts. Un mēs vienlaicīgi to... Padomju bērniem bija tik garlaicīgi, ka es nezinu, ka kaut kādā līmenī tas visa izklaide izplatījās. Kamēr beigās paņem koku un nātris daudzīt, jā? Jā. Nē, tas ir atriebības akts. Ej, tev sadzeļ kāju, iet rajončikā, tev kāds nodarīja pāri. Kas ir tu par veci? Kaut kur Japānā bija korporatīvā terapija, kur priekšnieka bildi uzliek oficiāli, tur oficiāli, un visi var viņam sist vai spļaut vai lamāties. Tā apmēram uz nātrēm bērns izgrūž savu visu to, kas viņam sakrājies bija, ko viņam neatļāva. Bet bija nātris, tagad jau vairs nātri nav. Kur tu aizauguši pagalmu, tagad ieraudzīt kaut kur, jādzīvo diezgan sliktos apstākļos. Tagad trimeru kultūra, Jā, es nezinu. Es nātris neesmu redzējis. Starp citu, meloju. Man ir pagalmu, kur es pļauju apkārt ap žogu. Žogs man ir tas rūtiņu veidu. Tāds kā tev nav. Sietiņš, sietveidā. Tāds kā tev nav. Man liekas, katrs vārds žogs tev. Man nekāda nav. Jā. Pēter, tev tu nesaprast, tev nav žoga. Apraksti lūdzu. Pastāsti vēlreiz par žogu. Tev ir žogs. Un man vienā pusē pie žoga ļoti... Kaimiņu pusē. Jā, kaimiņu pusē ļoti tuvu pie žoga ir garāža. Tā kā ļoti tuvu. Un tu nav iespējams... šaura, nepiekļūt neko, iedomājos. Točno, pareizi. Un tur aug nātris, viņas aug cauri žogam. Un tā kā, piemēram, es nolieku mašīnu, kāpu mašīnā, ja es esmu par tuvu žogam, iedzeļu. Pareizi, man šovas arī pārsēs iedzēlā. Es, protams, paņēmu trimeri, nevis mietu. Nākošu gadu tas būšu gudrāks. Es ņemšu mietu un skaldīšu. Tev nav? Bet, jā. Un taisīs, protams, tev nav tā gadījies? Tev nav tā gadījies, ka tev nātri iedzeļ tāda bišķi nostalģiska sajūta tāda. Jā. Nav bijis? Man kaut kā bija tā gadījās. Laikam, ne. Man nostalģiskas sajūtas izraisa vairāk smaržas. Kad es sajūtu arī. Smaržu. Jā, no atmiņām, no seniem laikiem, no kaut kāds odikolons padomju laika, manā gadījumā. Kaut kur kaut kas nosmaržo un tad pilnīgi tādu uzsit. Starp citu, nostalģiska lieta, kas ienāca prātā, par Varakļāniem. Es taču nodzīvoju lielāko mūžu daļu, var teikt, Varakļānos. Es varu teikt, bet tā ir. Es biju pie tēva aizbraucis uz Varakļāniem. Un sanāk, mans tēvs dzīvo tā kā 2. stāvā un brālēns 1. stāvā vienā mājā. Un man tā kā tēvam tur veļas mašīna aizved, vajag pieslēgt tur. Un tā kā kaut ko tur savējās, es noskrienu pie brālēna, tur pārmiem pāris vārdus, kaut ko tur pasis, uzskrienu augšā, kaut ko saks. Un kaut kā likās, wow, cik tā ir forša sajūta, kas bija kādreiz Varakļānos, ka tev ir visu laiku ir pie, netālu. Ir kāds pie kā aiziet, parunāt, paprasīt, palīdzību un tam, tā kā tepat 2 soļi attālu. Es tikpat labi varu pie kaimiņa iet, tur tajā mājā, tur pāris dzīvokļi, kur toši droši var iet, tur paprasīt. Varakļāni arī nav nemaz tik mazi, lieli to viss. Maz arī nav, ir tur cilvēki arī mājas. Varakļāni ir ļoti, ļoti pieglābi. Norma, jā. Tā kā, un tad gan es kaut kā jau 3. reizi, laikam, kāpjot augšā no brālēna,
sevi kaut kādā, sajūta līmenī, pat sajūta, cik forša tā ir sajūta, kad tev ir tā. Man Rīgā šeit tā nav. Jā, bet man, teiksim, arī... Man kaut kur... Jā. Man arī Rīgā tās smaržu, tās sajūtas, kad es bērnībā esmu bijis Rīgā, ja tās tramvaja un tās metāla, tās smaržas tādas, ja, kad, tā kā vilcienam, tramvaju, kad metāls, tā kā beržās, jā. Smaržo. Metro stacijās parasti arī smaržo. Vai arī vecās mājās, ka tur tā kā tolete vai ne, bet sasmacis tās nedaudz ir, ja, tāds veco māju smaka ir nedaudz. Tas arī bišķi tā atgādina bērnību, to Rīgas, to atmosfēru, ja. Tie daudz cilvēki, daudz mājas, tajā laikā paplukušas, ja, un tās smaržas. Un es tagad, kā arī biju vasarā Rīgā vairākas reizes, ja, lūk, un arī tās smaržas kaut kur tā strāvoja vietām, un tā arī uzdzen to nostalģiju, kad kādreiz tie vecie trolejbus, tramvaji, kad tā skaņā sāk braukt, ja, baigi tā foršās sajūtas. Bet Rīga ir palikusi daudz klusāka un daudz svaigāka. Gaisa. Jā, tas ir tās regulas, kas regulē vājos cilvēkus, jā, kā sauc tos filtrus dīzeļiem, jā, tos filtrus. Jā, kvēpu filtrus, jā, neļaut griezt ārā un tā tālāk, jā. Un tāpat arī sanitārās normas ēdnīcā, sabiedriskās ēdināšanās, ēdinātavās, tas arī viss uzlabo dzīves kvalitāti. Lai kā tas nepatiktu vieniem gan otriem, jā, tas tomēr to līmeni ceļ uz augšu. Jā. Nē, Rīga ir forša pilsēta, kur dzīvot. Patiesībā, mazpilsētā ir savs šarms un labums pies, tādas nostalģiskas lietas kaut kādas bija, ka Varakļānos, jā, izdomāja ceļš pilsielā, kur es dzīvoju, Kremlī saucamajā. Tagad jau tādu vairs nedrīkst lietot vairs tādu. Tur to māju, kur mēs dzīvojām, sauc par Kremli. Ka tur acīm redzot kaut kādā savā laikā visa kaut kāda tikai īpašie cilvēki tur dzīvo. Izredzēti. Tur arī, tur tas visi, kas dzīvo viens otru ļoti labi zina, un tā kā man vēl kaimiņos, sanāca, draugi dzīvoja, un, viņi tur joprojām dzīvo, es jau vairs nedzīvoju. Un tur garlaicīgi vakarā vienkārši sazinies, pakāp stāvu augstāk, patusē. Tas īstenībā savs foršums tajā visā tā. Arī gan kaut kāds vieglums. Bija laiks visam, strādāja, darīja, bija laiks ir patusēt, padarīt. Jā. Man pēdējā laikā kaut kā, es nezinu, jā, tā kā vairāk skrien, nav. Nezinu, tāda sajūta, ka nav vairs laika pat tā kā... Sajūtas mainās ar laiku, jā. Upe tikai plūst un plūst, jā, taisnība. Jā. Atļaušos citēt savu repčiku. Jā, kurā datumā, kur mēs viņu varēsim nokļūt? Tur vēl jāpieslīpē, man tur ir burtiņi jāpalabo vēl, bet principā es jau pabeidzu. Mana māsas meita iedziedāja bekvokālu. Jā, tiem, kas nezina, kā Pēteris pieslīpē, tas var aizņemt pusgadu aptuveni. Man jau pat videoklips gatavs ir, tur būs. Nopietni? Es teiktu, es ceru, ka padalīsies, un es savā kanālā ar cerams varēšu... Es tev atsūtīšu fragmentiņu pēc podcastiņa. Jā. Lūk. Par pilsētām runājot, es TikTokā uzbridu uz kanālu par Kubu. Tur visu laiku video ir pa Kubas ielām, nevis turismā vietām, ja, bet īsto reālo Kubu. Šausmas kāda nabadzība. Mēslu kaudzes, ja, miskastu kaudzes vienkārši nesavāktas. Ēkas ar tādu jūgenu stilā, ja, tā kā, Rīgā daudz, līdzīgas, vispār pasaulē ļoti daudz līdzīgu to jūgenu ēku, ja. Lūk, pabirušas, koki aug kaut kur otrajā stāvā, tur redzams, ja, tur pabrukuši balkoni, ķieģeļi, aplupis, nenormāli, ja. Tur ar kameru vienkārši iet pa to ielu, tā kā pastaigājas. Cilvēki, vecās mašīnas, tās retro, nosacīt retro, 60. gadu, 50. 60. gadu, tās, gribēju teikt Volgas, bet, kaut kas līdzīgs, ja, tās tā laika modeļi. Bet arī aplupuši nav, ka viņi tā kā baigais retro muzejs. Viņi tur lāpa vienā lāpīšanā. Cilvēki tādi krimināli izskatās, ja, kaut kādi tādi vīrieši, dīgdieņi, darīt nav ko, gatavi kaut ko nočiept viens otram. Tā kā žurkas apmēram izskatās. Pabriesmīgi. Tas arī sociālisms, kur nauda beidzās. Jā, viņi atnāca uz gatavu Kubu, Fidels Castro savu laiku ar Che Guevaru. Jā, un to vienkārši uztaisīja panīkumu. Tāda bezjēdzīga valsts pa lielam. Neko nenesoša nekam, nevienam. Kā skudras dzīvo cilvēki,
tam viņi, saprot, ir ierobežoti. Viņi nedrīkst ne tur izbraukt īsti neko. Viņam kaut kādas ēdiena normas tiek dalītas. Viņi nebrīvi cilvēki ir tur. Bet diemžēl reiz, ka tas parāda, uz cik ļoti ilgiem gadiem to visu var, bet mūsu safka... Un cik ļoti zemu to, cik ļoti var nolaist valsti. Bet mūsu safka dročeri to nesaprot. Viņi visu laiku nostalģizē par tām Padomju Savienību, par kaut kādu taisnīgumu, zaļāku zāli, jā. Bet viņi nesaprot, ka pēkšņi viņi tur atrastos, jā, viņi tur nokļūtu un saprastu, ka tas vairs nekad nebeigsies. Viņi būs tajā deficītā mūždien, ka viņam olu norma 2 olas nedēļā izdala, jā, vai kaut kāds pārtikas produktus, milti uz taloniem, tur kaut kā arī norma, jā. Tu sapratīsi, ka tu esi nebrīvs, ka tu saule, laime tevi nepaglābs un sambā nepaglābs. Saproti, tu būsi sambā, dižinē. Jā, tu mūždien būsi nelaimīgs. Tu nesaproti, ko nozīmē brīvība. Lai ir tie geji, tev tur kaut kur kaimiņos struns par viņiem. Nelien tu pie viņiem, viņi pie tevis nelīdīs. Kāpēc tu bļausties par to? Saproti, jā. Brīvā sabiedrībā tev ir brīvība, jā, tu izmanto, tu ņem to, ko tu vari un dod to, ko tu vari, jā. Nesačakarē to, kas tev ir. Cilvēki to nespēja novērtēt. Tas ir toalets papīra efekts, jā, ka tev viņš ir, tu viņu par pašsaprotam uzskati, jā. Un, ka tev viņa nebūs, tu viņu novērtēsi tā riktīgi, jā, pa īstam. Es nezinu, kāpēc tu izvēlēs tieši toalets papīru šim piemēram. Derēja daudz. Piemēram. Kas vēl var pašsaprotam gaiss, ja, ka tev gaisa nebūs, tu sapratīsi, kas ir gaiss. Tu ikdienā par viņu nedomā. Tā kā riesnas, tu tik novērtēt, cik forši ir, kad viņu nav. Kad viņu nav, jā, tieši tā. Jā. Un ar daudzām lietām, tāpēc jādomā līdzi. Skaistās foršās lietas jau cilvēki paši rada. Kā, tu dzīvo tā, tur, kur tu esi tās, tur, kur tu esi, tur tu esi viss. Piemēram, tie paši kubiņši, ja. Viņš tur visu tur kaut kādu augstāku apstākļu dēļ, nevar izjūst. Bet tādos apstākļos, daudzi, protams, tur padodas panīgs, bet daudzi atkal, mēģina, pat tādos apstākļos mēģina to savu dzīvi padarīt krāšņāk, interesantāk, vēl kaut ko. Turienes rodas tā foršā mūzika, aņuki, kaut kādas, foršas lietas. Viņas ir mazas, uz kopējā fona, un viņi ir mazi. Bet viņas ir tā kā izcili labas. Tas ir terārijas. Tas ir viņu kaut kāda mazā dzīvīte ar mazajām. Tas ir skudru pūznis. Tas ir vienkārši mēģinājumi cilvēkam pat tādos apstākļos. Ir tas teiciens, ja tu iekrīti sūdu bedrē un sāc tur iekārtoties, jā, tev vairs variantu nav. Tā ir. Starp citu, tā kā sākās šitā visā, Krievijas iebrukums Ukrainā, viens no viņu pašu, tā kā vēl drīkstēja runāt, par to daudzos, tā kā drīkstēja, viņi tas viens teica, viņš saka, nav jau problēma, ka mēs iesim iekrīt uz sūdu bedrē, viņš saka, problēma ir tā, ka mēs tur sākam izlīmēt tapetes. Jā. Kāds mēs esam gatavi uz ilgu laiku iet. Tur tā lieta, cilvēki var pielāgoties da jebkur, saprot, arī Sibīrijā, kad latviešu daudzas tautas bija izsūtītas, jā. Daudz ir labā bērnu vecumā, jā. Viņiem labas bērnības atmiņas ir no tiem visiem sūrajiem laikiem, jā. Viņi labi negāja tur mežus gāzt bērnībā. Es pats atceros no savas bērnības. Man no bērnības arī daudz. Palielam ir visas foršas atmiņas. Bet tad, kad es bet cilvēki iekārtojas. Kā bija senčiem? Senčiem bija ļoti smagi. Vienkārši bērns būdams tevi neskāra globālās problēmas. Pieaugušo problēmas tevi neskāra. Apkārt tu varēji spēlēties vēl kaut ko. Tāpat arī, kādu sakities Safka dročeri, viņi jau atceras tos, ka viņiem nebija bēdas. Tās laikus, kad viņi tur, bija pusauģi, tur tur nevar jādara. Viņam tā kā pa lielam viņu nesatrauca tās lielās problēmas. Viņš tur bija kaut kādā savā, mums bija draugu barā. Mēs tur bijām 10 draugi, tur turējāmies kopā, mums bija tusovka. Atgriezt tos laikus atpakaļ, vecīt jaunību, veselību un tā laika domāšana tev vairs atpakaļ neatgriezīs. Tu pat, ja tagad atgriezt tev identiski tādus pašus laikus, tu jau būtu nelaimīgs, tāpēc, ka, tev ir jau viss pamainījies sen. Arī, tas citā levelā pavisam. Jā. Pasaulē, Pēteri,
stunda ir pagājusi, jāsaka, un mēs paliekam parādā cilvēkiem. Mēs paliekam parādā. Man sanāca novilkt laiku. Jā, šis bija nopietnākais, man liekas, podkāsts no šiem visiem mūsu uz laikam pagājušais sanāca. Pagājušais 3. epizode, laikam, mums acīm redzot, sanāca tik nenopietni, ka šādas šoreiz mums domas, šādas šoreiz mums tēmas, tā kā ņemiet par labu. Cerams, ka arī šī 4. epizode jums būs izklaidējoša, tā kā turpiniet sekot katru nedēļu mēs jums dalamies ar savām telefonu. Ziniet, ka mums īsti tēma nav, mēs runājam par visu vienkārši, kas jā, mums tā, ko mēs atceramies. Tā arī ir, mums nekas nav sagatavots īpaši, mēs sākam runāt. Mēs esam profesionāļi, mēs negatavojamies. Jā. Nē, vienīgais tas ir, ir tie stāsti, Pētera, senie stāsti, ko es zinu, un es gribu, lai jūs visi uzzināt, jo tiešām ir tie paši pedofili. Jā, man uzmācās, pieauguši vīrieši uzmācās, bija lieta, jā. Jā, tā kā, bet, Pēteri, nākošais jāsāk. Apsolam, ka sāksim nākošais ar vienu no 4 stāstiem. Redzies, es atšķirībā biju smuks puika. Kad bija bērns. Jā, tagad joprojām atgādinu pašiem sev, ka mums vajag uztaisīt Facebookā lapu, lai negribās kaut kādas bildes no stāstiem. Es labāk repčiku. Priekš kā mums to vajag? Jā, mūs atradīs. Gaidam nākošo epizodi. Nākošdaļā baudam šo epizodi. Milzīgs paldies visiem, kas klausās. Vēl lielāks paldies visiem, kas klausās un piesako. Vēl lielāks paldies visiem, kas uzraksta kaut kādu komentāru, kaut vai ne publiski, bet mums personīgi. Paldies par feedbacku. Paldies liels, patiesībā tas lielākais prieks ir to, ka kādam tas nodara un kādam tas patīk. Tā kā, jā, tāpēc jau. Man liekas, tā epizode nebija interesanta. Vitolda bija par maz. Smieklu stāstu bija maz. Vitolda piedod. Nevienmēr, kā saka. Nevienmēr. Jāsmējās. Tā kā, jā, lai jums forša diena, nakts vakars, kad jūs to klausīsieties, lai jūs izdodas, tiekamies pēc nedēļas. Gaidām Pētera jauno repčiku. Es domāju, visiem būs ko teikt par to. Pētera, kādu vārdu? Visiem heiteriem. Jā, repčiks būs. Repčikam būs būt. Jā, paldies, un ar jums kopā jūsu mīļākie podkāsti arī Aldis un Pēteris. Tā kā tiekamies pēc nedēļas. Čau! Welcome to Oxymoron. Welcome, goodbye. Jā, un gaidām Pēterapčiku. Davai, čau! Mēs visu redzam, mums viss ir vienalga, vienīgi nešaujiet uz mums. Mēs lidosim tālāk, mums viss ir vienalga, un mēs visu redzam, bet nedariet pāri mums. Mēs